Vidējais aritmētiskais, ko apzīmē ar tādu tā kā jumtiņu, kad mēs saskaitām visu kopā un izdalām ar šo datu skaitu. Bet, ja mēs gribam mediānu, tad tas, ko mēs darām, sakārtojam visus datus augošā secībā. Ja varam būt 5 dati, un tad mēs paņemam to, kas sanāk tādā gadījumā pa vidu. Un tā lielākā atšķirība veidojās, piemēram, šādā gadījumā. Piemēram, šāds kaut kādas algas kaut kādā ļoti interesantā uzņēmumā, kurš priekšniekam maksā 6000 un pārējiem maksā tikai 1000. Ja mēs aprēķinām video aritmētisko, tad mēs dabūjam 1000 plus 1000 šādi. Augšā sanāk 10,000, apakšā 5 un izdalot sanāk 2000. Piemēram, šī kompānija iet un staigā apkārt un saka, mums vidēja alga kompānijā ir 2000. Bet, lai gan mēs īstenībā redzam, ka lielākā daļa no kompānijas saņem mazāk par 2000. Bet, ja mēs gribētu uzzināt, cik ir mediāna, tad mēs šīs algas sakārtot augošā secībā šādi te un paņemtu to, kas ir pa vidu. Šajā gadījumā 1000. Tātad mediāna ir 1000. Un tagad mēs mediānu dabūjam pilnīgi cits skaidrs, ja, kas ir 1000, kas varbūt jau daži teikt ir bišķi realistiskāks. Tāpēc ir ļoti uzmanīgi jāsaprot atšķirība, ko nozīmē vidējais aritmētiskais un ko nozīmē mediāna. Ja jūs, piemēram, būtu konkurenti un gribētu nomelnot to kompāniju, tad jūs laiku izlaistu vidējo aritmētisko un es laiku stāstītu, ka algu mediāna ir tikai 1000, ja, ka viņi nevienam nemaksā. Tāpēc teiktu, ka statistika ir viena no noderīgākajām tēmām matemātikā.